Tagad visas 6 nobriedušas cilvēku pazīmes ir zināmas, atliek vien doties un praktizēt to dzīvē. Tā jau ļoti vienkārši noklausies informāciju, izlasi kādu labu grāmatu, noskaties video un vienkārši praktizē to dzīvē. Vai arī paklausies kādus ieteikumus, ko tev kāds draugs saka, paklausi un viss. Tādā veidā jau cilvēkiem vajadzētu būt ļoti laimīgiem, ļoti draudzīgiem, iekšēji apmierinātiem, iekšēji piepildītiem, jo visapkārt taču ir informācija, kur mēs varam iegūt par to, kā būt laimīgiem, kā mīlēt sevi, kā veidot attiecības. Visu kaut ko varam iegūt, iemācīties tieši tāpat par nobriedušu cilvēku pazīmēm. Bet kaut kā ir tā, ka tas, ko mēs apziņas līmenī iegūstam, taču grūti to pielietot dzīvē, vai ne? Kaut kādu brīdi jau sanāk, bet tiklīdz kā ir stresa situācija, tā ieslēdzās zemapziņas programmas. Var jau kāds vienkārši teikt, neuztver lietas personiski. Kāpēc tu sabēdājies, kāpēc tu sadusmojies, kāpēc tevi tas tik ļoti uzvilka, kāpēc tevi tik ļoti aizskāra? Vienkārši neuztver personīgi un viss. Izdodas? Kāpēc neizdodas? Neizdodas tāpēc, ka bērnībā tu esi piedzīvojis ļoti traumatiskus notikumus, kas tev vēl joprojām ietekmē. Un tie tevi neatstāja. Visur, kur tu ej, visur, kur tu mēģini censties, izmainīties, būt citādāks, tev zemapziņu vienkārši atcīt atpakaļ. Kaut kādu brīdi tu vari mēģināt neuztvert personiski, kaut kādu brīdi tu vari mēģināt nepierādīt citiem cilvēkiem kaut ko par sevi, bet zemapziņā tad programmas ir palikušas. Un tie notikumi tavā dzīvē atkārtojas. Atkal un atkal tev jāsaskarās ar tām pašām sajūtām, kurām tu saskāries bērnībā, ar tām pašām situācijām vai ļoti līdzīgām. Apziņas līmenī taču tu negribi taisīt drāmas un visādus kašķus, vai ne? Bet tad, kad iestājas kāda stresa situācija, tevi ieslēdzas automatiskās reakcijas. Un šīs reakcijas ir tieši tādas, kādas tu esi redzējis bērnībā. Un par citu cilvēku pieņemšanu, vai izdodās pieņemt citu cilvēkus, it kā jau apziņas līmenī saprotam, ka katrs ir dažāds un visus vajadzētu pieņemt. Bet kā ir ar reālo dzīvi, kā ir ar pielietošanu, tiklīdz kā iestājas kāda stresa situācija, tā tev zemapziņā ieslēdzas saikne starp kādu cilvēku, un tev notiek asociācija. Tā ir automātiskā reakcija, un tas otrs cilvēks vienkārši tev izgaismo kaut kādu daļu par tevi pašu. Tā kā, ja tevi šobrīd kaitina citi cilvēki, ja tu nespēji pieņemt citus, ja tu centies citiem kaut ko pierādīt, ja tu visu uztver personiski, ja tu ātri pieķeries cilvēkiem, tas tikai norāda par to, cik nesakārtots tu esi iekšēji.